Beidzot brīvdienas. Beidzot brīvdienas. Labrīt, pulkstens 7:30. Mazliet kavēju autobusu, jo vakar vēlu montēju video, ko jūs redzējāt vakar. Bet teicu, mazliet jāpasteidzās. Es izdomāju paņemt kameru uz skolu. Ir piektdiena. Iespējams, notiks kaut kas interesants, nekad nevar zināt. Bedut ready. Okay, one more time. Beidzot brīvdienas. 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 Brīvdienas. Tas precīzi, kad brīvdienas. Jā. Beidzot mājās. Tu esi priecīgs mājās būt. Jā. Tev var bija gara diena. Jā. Jup. Es tev mīlu, vecīt. Ko es tev varu? Nedara tā ar atstiņām. Es apsveicu jūs visus ar brīvdienu iesākušanos. Šo video jūs redzat sestdienā. Bet tagad es šo filmēju piektdienas pēcpusdienas, es tikko atnācu no skolas. Es piedāju domu, ka mans nogurums ir tāpēc, ka es vakar līdz 2:00 montēju vakardienas video. Es piedāju, ka tā ir problēma. Kāpēc šodien bišķi draņķīgi jūtos? Es tiešām iesnaudos uz kādām 30 minūtēm. Tas nav labi. Tā ir slikti darīt dienas vidū. Bet jāatzīst, ka es jūtos daudz labāk. Labi. Skatieties. Redzat? Tur ārā ir saule. Tas nozīmē, ka... Daniel, ejam ārā. Ko mēs darīsim? Tu man iemācīsi braukt skateboardu. Labi. Tu vai ātrāk? Pagaid, es nobrušu šajā spēlē. Ko tu spēlē? Čusku spēlē. Visi nomiri. Aiziet, ejam. Davai. Nu, Daniela, rādi paraugu demonstrējumu. Labi. Tā. Skaties. Iela visu laiku ir šitā. Tāda ir problēma. Vienā skaties. Es vilku drusku uz šito pusi, un skaties vēlāk uz šo pusi. Pagaidi. Skaties. Iet? Es pilnīgi nekustos. Mašīna brauc, Daniela. Ā, nebrauca. Man likās, es dzirdēju, ka mašīna brauc. Tur apsveiks daudz, es tu saku, viņš ir jau. Nu es jau braukšu tā tikai. Nāc šurp, nāc stāsti man, kas man jādara. Kā kājas pareizi jāliek? Kā pārspējas? Es zinu, ka šitā jāliek. Vienu šitā un otru tad beigās uzliek tā, hops. Jā, es lieku zināt. Redzi? Kad saprot, ko es saku? Pāru. Lūk, mana kreatīvā ideja, kā to vajag darīt, skaties tagad. Noliec bedīgordu zemē. Jā, pagaidzi ar piecmēm. Nu, ir. Wow, tas tik liels ar tavu pakaļ. Wow, veci. Tev man jāapstādi. Es ietis labi to. Gatavs? Atsādi. Ar rokām nē, neķeries pie asfalta rokām. Es nemāku skeitot, bet es māku paņemt viņu rokās. Tas vēl kodis. Rutenē. Skaties. Bum! O! Ārnāc, pasaka startu frāzi pirms basketbola spēles. Es vinnēšu. Tu gan esi pārliecināts, ne? Nē.
What's the clap? Keep calm like Christopher Frozen, yes. 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 Augumā es krietni īsāks no Latvijas un tikpat bīstams. Un viss, kas virsū, tas ir īstais. Esmu mierīgs tā kā Kristaps. Double, double, triple, double, lai kur es būtu daba. Tas ir jauns Lambo, tu prasi, vai man jāmani? Kā tu jūties vinējot lielo brāli? Labi. Protams, ka labi. Es viņu 8 gadus. Nē, es vinēju. Un cik tev pašam gadi? 8. Tātad sanāk, ka tu pirmo reizi vinēji, ja? Nu, es tev apsveicu. Tu esi labākais zināji? Varbūt tev jāpāriet no hokeja uz basketbolu? Nē. Varbūt ir neglīts, bet vesele tā neko. Tātad, kā jau vakar teicu, šodien ir mans pirmais vlogs, vloga tipa video, un šodien es gribu parunāt par motivāciju. Par motivāciju, kāpēc es taisu šos video, kāpēc es sāku vlogot un kāpēc es taisīju iepriekšējos video, kas ir manā YouTube kanālā. Kā labu piemēru es varu minēt, man septembrī palika 16 gadi. Un es jau dzīvoju šeit Vācijā, es atceros, man piezvanīja vecmama, un viņa teica, Dāvi, daudz laimes dzimšanas dienā, izbaudi katru dienu, kurā tu vēl esi jauns un stiprs, jo jaunība paiet ļoti ātri, un tā vairs nenāk atpakaļ. Un tāpēc es domāju, ka tas ir fantastiski, kad dēļ mūsdienu tehnoloģijām es varu iemūžināt šos mirkļus. Manā kanālā ir 2 video, kur man vecstāvs māca braukt. Jā. Kas šajos video ir svarīgs? Ne jau tas, kā es iemācos braukt, bet tas, kā es mācos braukt kopā ar vecstāvu. Tas, tā galvenā sāls. Jā. Kāpēc tas video ir tik ļoti vērtīgs un kas viņā ir tik īpaši, priekš manis. Jā. Pēc gadiem 20 tam video būs daudz milzīgāka vērtība nekā tā ir tagad. Tāpat arī šis video būs ļoti interesants priekš manis pēc vairākiem gadiem. Ja. Es nezinu, kāda motivācija citiem Latvijas YouTube video veidotājiem. Ja. Es nezinu, kāda motivācija Cindyjai Lo vai Funface TV vai cilvēks ar kameru. Bet mana motivācija tieši šim kanālam Brālis TV ir atstāt ierakstu vēstures grāmatā, lai vienmēr es varētu Googlē ierakstot savu vārdu vai savu brāļu vārdu vai Brālis TV, lai es vienmēr varētu atrast visus 48 video, vai cik viņi ir, es nezinu precīzi. Lai es varētu atrast un apsīties jebkurā mirklī, kad ļoti interesanti pastīties, ko jūs domājat par šiem video. Jo tie principā ir tā diezgan ģimeniski video par maniem 16, ko es cenšos iemūžināt priekš sevis, lai man nākotnē būtu interesanti skatīties atpakaļ. Un ir ļoti interesanti palasīt komentārus, ko jūs sakat par to, ko es daru savos 16. Par to, kā es ar brāli basketbolu spēlēju, vai par to, kā man Alps māca braukt. Ir ļoti interesanti, ko cilvēki, ko tu saka trešā persona par to, ko es daru. Vēl viena lieta, kāpēc es taisu šos video, ir tāpēc, ka vienu dienu es gribu mācīties to darīt. Es gribu iemācīties to darīt pareizi. Pabeidzot šo skolu šeit, es gribu tā kā iet mācīties par to, un viss tas, ko es tagad daru, tā jau ir arī pieredze. Un arī man, protams, ir iespēja saglabāt visus šos video cietajā diskā, ielikt milzīgā kastē un glabāt, un uzrakstīt virsū atvērt, ka tev būs 45 gadi. Bet tomēr es labāk izvēlējies šo veidu, kad es ar to dalos kopīgi, jo tad es mācos vēl kaut ko klāt, es iegūstu zināšanas un pieredzi galu galā, ja? Jo katrā video es pamēģinu kaut ko jaunu. Es visu laiku, neviens video praktiski nav tas pats, kas bijis iepriekš. Katrā es kaut kas cits ir iekšā. Katrā kaut kas ir pafilmēts savādāk. Es eksperimentēju. Tātad kopsavilkums, kāda ir mana motivācija taisīt šos video, tas, kad kādu dienu
šiem video būs milzīga vērtība priekš manis. Un otrā lieta ir, ka man ļoti interesanti izlasīt tieši tavu vērtējumu par to, ko es daru. Man bieži draugi ir prasījuši, ja es pats netaisītu šos video, vai es viņus vispār skatītos. Nu, kā piemēram, kā trešās puses YouTube kanālā, ja? Kā piemēram, tu skaties mans video. Es nekad nevaru atbildēt šo jautājumu. Man nav ni jausmas, kāda ir sajūta tev skatoties šo video. Es pieļauju domu, ka no tava skatu punkta šie video izstāsta pavisam savādāk. Tāpēc es aicinu tagad tevi tur apakšā komentāru sadaļā ierakstīt tavu motivāciju, kāpēc tu skaties manas video. Nevis tikai šos vlogus, bet tos visi video, kas ir bijuši iepriekš, jā. Kāpēc tu viņus skaties? Tāds ir mans jautājums tev. Es pastāstīju, kāpēc es viņus taisu, tagad man ir jautājums tev, kāpēc tu viņus skaties. Labi, paldies, ka skaties šo video. Līdz rītdienas 6 no rīta. Tā. Ja tu skaties Brālis TV, tad abonē un novērtē. Varbūt ir neglīts, bet vesele tā neko.